Sveiki! Mēs dodamies uz Sicīliju, un mēs dodamies ceļā jau 3. reizi, 3. garajā mēnesi ilgajā ceļojumā. Kas ar mums? Aiziet! Un šajā video pastāstīsim par kemperi, kādus jautājumus mums visbiežāk uzdod un ko mēs paņēmām līdzi ceļojumā. Dārgā, kādas problēmas tur esi? Mēs uz mēnesi braucam uz Sicīliju, tāpēc problēmu ir tik daudz, bet apsteidzot jautājumus, uzreiz atbildēsim, kāpēc izvēlējāmies Adria Soniku. Pirmkārt, šeit ir ļoti daudz vietas. Mēs brauksim lēnām, dodamies uz Sicīliju, tāpēc būs droši, civilizēti. Man ļoti svarīgs arguments bija cepeškrāsnes, un kad braucam, ēdienas cepas. Mēs apstājamies, paēdam un atkal braucam. Mums ir invertors, kas ir 3 kW, maksimālā jauda līdz 6 kW. Tātad pat Karolīnas fēnu un Mājas fēnu. kafijas automātu. Tas vienlaiks var darbināt abas ierīces. Ja tā, tad mēs izvēlējāmies no 3 kemperiem. Daļēji integrētā, busiņa un šī integrētā Adria. Uzvarēja šis, jo ar busiņu ir forši braukt ātri, tālu un uz ekstrēmākām vietām, bet šis būs paredzēts atpūtai. Busiņu man patīk vadīt vairāk, jo ar to brauc ļoti ātri, tas ir ļoti manevrētspējīgs viss, bet šis ir kā tāda jahta. Tu peldi, baudi, atpūties, nesteidzies, gluži kā kuģis. Man vispār Adria dizains ir ļoti skaists un vispār man šeit patīk. Šis arguments, manuprāt, ir vispēcīgākais. Un vēl viena lieta, šeit ir 2 uzpildām gāzes baloni, kurus mēs ielikām. Mana problēma, gatavojoties ceļojumam, bija, lai gāze nebeigtos 4 no rīta un nebūtu jāmaina balons. Kemperī parasti liek 2 gāzes balonus kā šajā, bet mēs tos savienojām vienā sistēmā, tāpēc tie nav jāmaina, proti, kad viens balons beidzas, tas nav jāatskrūvē un jāpieslēdz otrs. Šeit to nevajag, tie visu laiku ir pieslēgti. Un vēl mēs uztaisījām tādu savienojumu, piebrauc kā degvielas uzpildes stacijā ar automašīnu, paņem pieslēdz pistoli, uzreiz uzpildās abi 2 gāzes baloni un braucam tālāk. Nav nekas jācelā, nekas jādara. Kāpēc man šis kemperis vēl patīk, ir tas, ka tam ir dubultā grīda. Tā kā mēs tomēr braucam ziemā, būs siltāk, nebūs pakāpienu, nepakritīsim. Īsāk sakot, kungi ir berokuši. Man šeit vēl patīk, ka dušā ir tāds stienītis, kur izžāvēt hidrotērpu, jo es ņemu līdzi kiteboarda aprīkojumu, tāpēc hidrotērps bieži būs slapjuši, un man būs ļoti labi to izžāvēt dušā. Ja runājam atklāti, un mēs runājam atklāti, šim kemperim, manuprāt, ir viens mīnus. Tā ir gulta. Man vairāk patīk karaliskā gulta. Un 3. variantā, ko mēs vēl apsvērām, bija karaliskā gulta. Bet tomēr tādi argumenti kā liels loks, lielāka telpa, cepeškrāsnis noteica to, ka mēs izvēlējāmies gultu, kas mums patīk mazāk. Kemperis ar kompromisiem. Jā, kemperis vienmēr ir ar kompromisiem. Lai gan mums to ir ļoti daudz, mums tik un tā bija jāpieņem kompromisi. Mums bieži jautā, ar kādu ātrumu var braukt. Es braucu ar 110, 120, jo mums šeit ir automāts 9 pārnesumi, 180 dzirgspēku. Tev kā šoferim jautāju, jo klienti man jautā, vai pietiek ar 140 dzirgspēku dzinēju, lai vadītu kemperi. Atbildēšu visiem. Tikai pirms 4 vai 5 gadiem parādījās 140 dzirgspēku dzinēju. Agrāk standarta komplektācijā bija 130, 120, 110. Man pašam ir bijis 130 dzirgspēku dzinējs. Un tiešām pietika arī ar šiem dzinējiem, bet 140 ir vairāk nekā pietiekami. Bet ja mums ir 160 vai 180, tad braucot jūtamies kā ar viedo automašīnu. Ātri apdzinam, ātri uzspiežam. Kurpi pazaudē. Pagaidiet, es te kaut kā noliku kurpes laikam, varbūt durvis labāk un ko? Gribu iet ārā, skatos, vienus kurpes nav. Tā čaļi. Neliec kādi murāmi. Nav svarīgi, ka tev ir augstākā izglītība, bet kurpēm ir jāpieskat. Tas ir tāds kā nerakstīts likums. Es rūpējos par kemperi no iekšpuses, tur, lai būtu tīrs, lai viss būtu kārtībā, bet Nerijus rūpējas par visu, kas ir no ārpuses. Tolete, ūdens uzpilda, notekūdeņu nolaišana, lampu tīrība. Nerijus, kāpēc tu tik šausmīgi nelaimīgs te sēdi?
Es kurpi pazaudēju. Es pazaudēju savu pašu mīļāko kurpi. Kā tu to pazaudēji? Nu, es kaut kā gāju, laikam izkrita vai kaut kas, var sakot, tā kaut kur palika bez manis. Bet es izraisīju ugunsgrēku kemperī, bet tādu nopietnu ugunsgrēku tur bija liesma. Pats kemperis neaizdegās, nenokvēpa nekas. Šī ir tikai mūsu ceļojuma pirmā diena un vēl vesels mēnesis priekšā. Pastāv, kāpēc aizdegās? Pēc tam domās, ka tie aizdegās. Nu, papīri ieliku cepeškrāsnī un tas aizdegās no vriesni. Īsāk sakot, Karolīnai nebija cepešpanas vietā izmantoja papīru. Cik interesanti, papīrs aizdegās no uguns. Es tam izmantoju foliju un viss beidzās labi. Kā vīs teica, es pirms saku lieto foliju, viņi sadzirdēja lieto papīru. Es pati pieņēmu lēmumus, ko lietošu. Man vajag zāles palīdzību, sieviešu un meiteņu. Kā jūs tiekat galā, ja vīrs jums skaidro, kā stūrēt, kur parkoties, cik ātri braukt? Nu, skaidrs lūk. Ko man te mācīja? Jums patīk skaidrot. Sakiet, kā jūs reaģējat, kad vīrs māca, kā jābrauc? Es tev mācu. Nerijus ļoti baidās ar kemperi braukt pa Itāliju. Visu novācam no logiem, jo pirms 4 gadiem mūsu kemperi nozaga klientiem. Jā! Pēc tam vēl vieniem lietuviešiem nozaga kemperi kārt. Un vēl nevienu mūsu kemperi, ko klienti īre, arī apzaga Itālijā. Bet ne Itālijā, Romā. Viss notiek Romā. Tāpēc es jau gatavojos Romai. Vārdsakot, esiet uzmanīgi, kas ceļojat ar kemperi pa Romu. Tīs vairs nevajag tās jakas. Ārā plus 14. Vārdu sakot, var dzīvi baudīt. Es to tik ļoti gaidīju. 2 dienas ar kemperi, plus 14, vīns, labs ēdiens un visas pārējās baudas. Tam mēs jau atbraucām uz sienu, mūsu pirmā pietura. Šeit apstājāmies, ir vienīgā stāvvieta kemperiem. 24 stundas maksā 20 eiro. Tolietes iztīrīšana, ūdens, un šāda tāda apsardze. Nerijus navigē, ejam apskatīt katedrāli. Tāds nogurs kaut kāds. Vēls, nu tie ceļi tik šerli. No ļoti interesanti tie ceļi Itālijā. Bet zinu kā, kas sauc to mūsu dzērienu? Aperols. Aperols maksā 5 eiro. Un tur un šī katedrāle skaitās pasaulē pati skaistākā. To es tev vienkārši pateicu. Tas nav noteikts jau? Un Nerijus noticēja. Dauns. Mēs tik gandrīz gājām boja, jo Itālijā nav ietvieta. Google Maps saka, ka te jāiet 20 minūtes, bet tas, kurš mums pārdeva biļetes, saka, ka cilvēki noiet 10 minūtēs. Es saprotu, kāpēc noiet. Jo te var iet bojā, ja neies jāki. Šī sienas katedrāle man viena gibe Itālijā ieteica šeit atbraukt, teica, ka šī esot skaistākā katedrāle Eiropā. Tai vajadzēja būt lielākai, tādas bija sienas ambīcijas, mazliet pakonkurēt ar Florenci, bet nesanāca, jo piemeklēja mēris, bats un finanšu krīze. Un sanāca, ka sanāca, bet šī ir ļoti iespaidīga un tiešām manās acīs konkurē ar Florenci. Šis ir gotiskais stils. Bez gala skaisti. Šeit uz katedrāles ir attēlotas bībeles ainas, tāpēc domāju, ka rīt iesim iekšā. Un te tāda nīkulīga egle, protams, varēja labāk nelikt, jo tiešām nīkulīga. Vai tev tā patīk? Zini, šī baznīca izmaksāja miljardu. Miljardu! Mūsdienu naudām. Mūsdienu naudā. Miljardu. Zini, ka tā izmaksāja miljardu, tad skaties un domā, vai Lietuvā tā varētu uztaisīt, vai ne? Šis jautājums paliks. Mums ir biļetes uz krāni. Rāmis uz Suķioju. Līs, 46 eiro. Tikai par kemperi teica, ka cilvēki nav problēma. Tad ko, ceļamies pāri. 20 minūtes teica gaidīt šeit, un pēc tam vēl 20 minūtes. Viss ir viegli. Kas brauksiet ar prāmies, pirku uz vietas, lūk šeit, Blueface.
Internetā es atradu, ka rēķina klāt arī cilvēkus, un tur bija 76 eiro. Tā ka neiekrītiet, šeit izrādās ir lētāk. Paskaties nopietni, prāmis nav piestājis, bet jau laiž iekšā. Ah, tu tētīt, Itāļu standartuma. Itālijas drošība. Tu paskaties, nav līdz galam nolaišt. Velns parāvis, žalģiris, bet kāds tagad būs trieciens mūžs? Cik ilgi mēs tad cēlāmies pāri? Apmēram 40 minūtes. Jā. Braucam ārā? Paskaties, bet no sāna dos. Braucam ārā! O, paskaties, tas būrnis! Šis te negrib dzīvot.